Kā tev šķiet, kā viņš jutās? Un tās ir prasmes par empātiju. Un ja mēs bērnam jautājam, kā otrs jūtas, mēs gribam, lai viņš iejūtas tajā otrā. Bet bērnam kognitīvi nav vienkārši tādas spējas, jo tas nozīmē izkāpt ārā no sevis. Bet bērni pēc būtības ir mazi narcisi, viņi nespēj izkāpt no sevis. Tas ir pilnīgi normāli, tas ir pilnīgi ok, tas ir atbalstoši. Bet kognitīvi viņiem nav vienkārši vēl tas fails tā kā lejuplādējies, un viņi nespēja vēl iekāpt cita kurpēs. Bet kā bērni iemācās būt empātiski? Tad, kad mēs konkrēti pastāstam, hei, redzi, tu pieskrēji klāt, paņēmi to mantu, es redzu, ka viņa sēņa palika bēdīga, man šķiet, tas ir tāpēc, ka tu paņēmi viņa mantu, jo es redzu, ka viņš tur liek, man šķiet, ka viņš gribēja to vilcieniņu tur izmantot, lai taisītu trasi. Un tādā veidā mēs bērnam mācam empātiju, un tādā veidā mēs bērnam ar konkrētu valodu skaidru un tieši pasakam, kas tur notika. Tā ir tā mācīšana.